8. reizi ik viens interesents Gulbenē var izbaudīt gada atsitienu, jeb uzzināt to, kādu savu novadu un tajā notiekošos procesus vērtē jaunieši. Lai izzinātu iespējami plašāku viedokli, pasākuma organizatori, novada jaunatnes lietu speciālisti apkopojuši teju 500 anketas, kuras aizpildījuši jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam. Lai aptaujas rezultāti atspoguļotu ne tikai novada centra, bet arī pagastu viedokļus, šogad tika piemēroti īpaši nodoto balsu koeficienti. Lai, teiksim, būtu godīgāk tiem pagastiem, lai viņi tā kā nejūtas varbūt apbižot, ka nekad nevienmēr pilsētas varbūt tur pasākumi vai cilvēku uzver, tad mēs esam izveidojuši noteikuši koeficientu, cik katra balss kurā pagastā, cik ir vērtīga. Un tad līdz ar to, ja teiksim, Gulbenes pilsētā tas ir viena balss, tad, piemēram, tādā mazā pagastā kā Līgo pagasts, teiksim, ja viens cilvēks, viens jaunietis nobalso, tad tā balss, ja nemaldos, bija 17 balsu vērtīga. No sākotnēji humoristiskas idejas gada atsitiens kļuvis par novada mēroga notikumu. Tas nozīmē, ka pasākums ne tikai ievērots, bet arī vajadzīgs. Apgriezieni ir uzņemti ļoti veiksmīgi, ņemot vērā to, ka pirmais pasākums bija vairāk tāds kā joks un kādiem 40 cilvēkiem apmēram auditorijai. Tad tagad apmēram auditorijai 300-400 cilvēki. Tā kā man liekas, tas ir vērienīgs tāds lēciens, vērienīga izaugsme. Gulbenes novadā jauniešu aktivitātes tiek novērtētas un īpašu gandarījumu par jauniešu rīkoto pasākumu pauž pašvaldības vadība. Šodien ir rezumējums. Šodien ir tāds kā atskaites punkts par aizvadīto gadu. Un man tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka jaunieši redz gan gada notikumus, gan gada cilvēkus, ne tikai jauniešu dzīvē. Tas ir visā novadā. Un jauniešu redzējums, protams, ir ļoti nozīmīgs. Man prieks par mūsu jauniešiem. Vakara gaitā tika pasniegtas balvas 6 nominācijās. Gada notikums aizvadītajā gadā Gulbenes novadā jauniešu skatījumā ir konkurss Miss un Misters. Esmu ļoti pateicīga jauniešiem, ka viņi šo pasākumu novērtē. Tātad tas nozīmē, ka šis pasākums Gulbenē ir nepieciešams. Un, lai kā viņš būtu atkarīgs no finansēm un no visa pārējā darba, tad viņš arī tikpat atkarīgs no jauniešiem, jo piedalās un pamats jau ir viss jaunībā. Par aizvadītā gada labāko organizāciju tika atzīts Lejasciema jauniešu centrs Pulss. Jauniešu centrs tā ir neformālās izglītības iestāde un vieta, kur jauniešiem iepazīties ar neformālu izglītību, kas patiesībā Gulbenes novadā nemaz tik daudz piedāvāts nav, jo reāli jauniešu centri to nodarbojas. Un tā ir vieta, kur jaunietis var nākt un viņš var darīt, ko viņš pats grib, nevis ko citi no viņa sagaida. Jaunieši nekautrējās izteikt savu viedokli par gada neveiksmi, kas izrādījās vietējā futbola kluba izkrišana no virslīgas. Savukārt kā gada cerību jaunieši apbalvoja Gulbenes slimnīcu. Par Gulbenes novada gada cilvēku jaunieši atzina jauniešu centra bāze vadītāju Valēriju Olekšu, kura gan balvas pasniegšanas brīdī to atdeva citai nominantei Janai Keibeniecei, bet labākā savējo jauniešu vidū Miss Gulbene 2012 Indra Gailāne.